Mēram pretinsektu rulo sietu. Atveram logu. Mēram gaismas ailes platumu. Augstumu no alumīnija slieksnīša apakšējās daļas līdz rāmja maliņai. Pēc tam būs jāpiesumē kasetes augstums klāt. Pārliecināmies, lai mums ir brīva vieta, jo mums ir nepieciešama 32 mm, lai nostiprinātu rulo sieta vadulu. Ripo ir izgatavojis pretinsektu sietu. Saliksim to. Tātad ir vadulas atsevišķi un ir kasete. Ir skrūvītes komplektācijā un caurumu uzlikas. Tātad liksim kopā. Pakojam visu vaļā un liekam kopā. Pārliecinamies, kura ir vadula apakša, kur ir augšpuse. Apakšējā daļā ir iestiprināti plasmasas fiksatori. Paņemam vadulu kaseti un uzmaucam katru savai vadulē. Uzliekam kaseti uz vadulas. Vēlams ņemt talkā palīgu. Nostiprinam otru vadulu. Ejam pie loga. Veram vaļā logu. Izliekam ārā mūsu rulo sietu. Un noliekam viņu vietā. Tad ņemam skrūvgriezi vai skrūvmašīnu un skrūvējam klāt. Vadulu novietojam līdz ar alumīnija sliekšņa apakšējo malu. Pieregulējam vadulas, lai tās ir vienā līmenī ar rāmi malu un skrūvējam vadulas klāt. Pa priekšu vienu malu apakšējo, tad otru. Tā, pārliecināmies, vai rullis strādā. Strādā. Tātad varam aiztaisīt caurumus ar caurumu uzlikām. Ik! Sieta nolaišanai un nofiksēšanai kalpo gala sliede, kurā ir iestrādāti rokturīši, kurus atlaižot, atkal sieta tiek viegli pacelt augšā. Un nolaižot lejā, sieta stāvoklis tiek automātiski nofiksēts. Un odi šajā mājās ar šo roga netiks. Lūk tā.